Muguras vēl pīpē stadionu. Tas nav varbūt patraucē Agrim noturēt varbūt ilgāk, es nezinu, bet droši vien tabakas dūmi traucē sportistiem. Jā, nu ļoti līdzīgi rezultāti. Mareks pagaidīja, lai pārspētu tikai Agri, izmanto taktiskās priekšrocības. Nu ko, atkal nesamierināmies Anceļši vienā pārī. Artis Plīvda un Dainis Zāģeris. Nu, Artim arī, mēs būsim godīgi, šis nav mīļākais vingrinājums. Viņš ļoti droši vien uztraucās, jo kopvērtējumā viņš ir nedaudz priekšā Agrim, bet šis vingrinājums var patraucēt un vēl vairāk sāsināt šo intrigu. Un mēs varam cerēt, pirms akmeņiem, pirms 6. vingrinājuma būs pavisam interesanta situācija. Nu ko, novēlam Artim noturēt pēc iespējas ilgāk. Jā, nu te ir tas, kad Artim līdz... To viņš teica pēc 2. vingrinājuma, kad ir vēl laiks, ir vēl vingrinājumi, būs vēl iespēja Agri noķert. Nu, tagad, manuprāt, kad vienīgais uzdevums viņam ir noturēt vairāk nekā Agrim Kazeļņikam, jo pa kopvērtējums vai 42-43. Ieskatāmies kopvērtējumu tabulā pēc šī vingrinājuma, un Agri Kazeļņiku viņam nav izdevies pārspēt. Toties izdodas Agri Kazeļņiku pārspēt Dainim Zāģeram, vai izdosies pārspēt arī līderus? Nē, līdz līderiem viņš tomēr netiek. Jūs redzat, ka kājas rauj krampī, it kā turam 12,5 kg. Nu, lūk, uzvarētāji. Un viņu sejas izteiksmes Ivars Kazeļņiks un Mareks Jakobsons. Identiski rezultāti krucefiksā. Viņi arī sadala pirmo vietu. Dainis Zāģeris lieliski ierindojies trīniekā. Mareks Leitis 4. vietā. Rolands Feisters ticis uz 5. pakāpiena, bet Andris Lešonieks, Artis Plīvda ir tikai 8. vietā. Nu, tūlīt būs ļoti interesanti, ko mums rāda kopvērtējuma tabula pēc 5 vingrinājumiem. Tikai puspunkts Arti Plīvdu šķir no Agra Kazeļņika, vai otrādāk, pareizāk, Agri no Arta. Visu un arī pārējie dalībnieki turpat blakus. Un tātad visu izšķirs klasika. Elsana 5 akmeņi. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LV. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LV. Un ir atlicis viens pēdējais vingrinājums, kurš gluži kā šajā grafikā saliks visus punktiņus uz I vai visus akmeņus uz kopvērtējumu vietām. Nu, tātad 5 dažādi smagumi jāsaliek uz 5 dažādiem podestiem laika limitā 90 sekundēs. Jā, nu vērosim, cik dalībniekiem šodien izdosies uzcelt 5 akmeņus. Pulkstens ir 1:30 naktī. Temperatūra aiz loga 7 grādi. Ļoti vēsi. 1:30 naktī, 7 grādi, dalībnieki noguruši. Viņi, protams, ir ļoti iesildījušies, bet šī ārā temperatūra traucē, protams, dalībniekam. Tas ir arī bīstami, var beigties ar kādu traumu, bet nu nav vairs ko turēt sveci zem pūra. Un Didzis Zariņš pirmo reizi mūžā ceļ šos Elsana akmeņus. Pirmo reizi mūžā. Un tas ir tiešām apbrīnojami. Vai tiešām jau pirmajās sacensībās Didzis pacels 4. akmeni? Viņš to izdara. Vai viņš jau dosies pie 5. Ja viņš pacels 5. akmeni, tas būs pirmais dalībnieks mūsu Latvijas spēkvīru vēsturē, kas paceļ 5 akmeņus startējot pirmajās sacensībās starp elites vīriem. Neviens to vēl nav izdarījis. Nu, arī pagaidām neizdevās Didzim Zariņam. Jā, nu tātad akmeņu svāri 100, 120, 140, 160 un 180 kg. Un Mareks Jakobsons līdz 160 kg tika, bet tur arī palika. Un Rolands Feisters arī apstājās uz 160, bet 180 vēl nepanāca un nepadevās. Oskars Brūgamanis, 4 akmeņi priekš viņa, personīgi tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, viņš gan ir cēlis 5 akmeņus iepriekšējās sezonās, bet nu, šodien pirmo reizi šajā gadā, 2010. gadā, tas viņam nepadevās. Nu ko, pārējie dalībnieki, visi, kas startē, visi ir cēluši 5 akmeņus. Tātad, iespējams, mēs varēsim redzēt ļoti daudz augstvērtīgu rezultātu un visus 5 akmeņus pacelt. Nu ko, Andris Lešonieks, skatāmies un vērojam, ko tad Andris dara, jo nu, blīvums sacensību rezultātos kopvērtējumi ir ļoti blīvs, un katrs akmens izslīdējums, katra kļūda var maksāt 2, 3 vietas kopvērtējumā. Nu, Andris izmanto
kā jau teicu, taktisko variantu lēnām, bet visus. Lēnām, bet pārliecinoši. Nu ko, 4 akmeņi ir. Un vai mēs būsim liecinieki pirmajām dalībniekam, kurš paceļ 5. akmeni, 180 kg. Un, nu jā, tā ir pieredze, ko Andris ir iekrājis un izmanto šajā te Kandavas posmā. Nu, Andri, pirmo reizi šajā sezonā akmeņi. Kā bija? Brīnišķīgi, jūs palīdzējāt, man sanāca, paldies. Mazliet varu pa lēnu, bet priekš pirmās reizes labi. Kā tev ir, liekas, Kandavas zeme tev ir laimīga? Protams, es te esmu bijis, ka biju armijā skrēju, man te patika un es vinnēju. Nu redziet, ir patīkams atmiņas. Es domāju, paliek vēl vairāk šādu akmeņu. Un arī Ivaram Kazeļņikam pirmo reizi sacensībās Ivars paceļ 5 akmeņus. Nu, Dainis Zāģeris te jau skries uz ātrumu. 5 akmeņus viņš ir cēlis un ceļ, un tagad, lai konfertējumā... Viņš tā kā basketbolā sāk likt, tā kā slamdankus, gan 100, gan 120 ļoti ātri. Nu jā, nu šie dalībnieki, neskatoties ne uz ko, viņi cīnās par godalgotajām vietām, un viņi saprot, ka tikai viņu ātrums izšķirs, nevairs akmeņu skaits. Un tātad 4. akmens ir uz podestu, un tagad jāuzstāda labs rezultāts. Tāds rezultāts, kuram grūti būtu tikt klāt gan Artim Plīvdam, gan arī Agrim Kazeļņikam. Vai izdosies Dainim Zāģerim? Nu, to mēs redzēsim tikai... Kā tev bija startēt savā dzimtajā pusē? Baigi labi, ideāli. Vislabāk. Tā kā tu teici, ka tev patīk sākumā iedot tā kā foru tiem vājajiem, ja? Un tad tu dzinies viņiem pakaļ. Bet no tiem vājajiem šodien ir baigi labs vingrinājums arī tie akmeņi. Vai tu domā, ka tev pietiks ar šo rezultātu, ko tu tikko uzrādīji, lai panāktu viņus? Nu, droši vien jau, ka diez vai pietiks šoreiz. Jāpaliek tur, kur vien ir. Jā, nu, bet atbildes jau uz šo jautājumu sniegs pārējie atlēti. Vai pārspēs Daini vai nē? Nu, kā nākamais Mareks Leitis. Nu, ļoti pārliecinošs sākums. Nu, šis ir viens no mīļākajiem Mareka vingrinājumiem, un arī frizūra par to liecina. Nu, par frizūru mēs jau zinām, ka pirms katra posma Mareks aiziet pie frizēra un nodzēn matus. Jā, nu, un Mareks saprot, viņš ir arī Jūrmālas posmā bijis godalgotajā trīniekā, un kāpēc, lai viņš par tādu nekļūtu arī Kandavā? Kāpēc ne? Nu, nekas daudz nav jāizdara. Jāuzceļ 5 akmeņi un labs rezultāts. Un vai viņš to izdarīs? Un jau 4. dalībnieks. 4. dalībnieks tiek veiksmīgi galā ar 5 akmeņiem. Nu, un Agris Kazeļņiks jau izskatās, ka Agris drīz vien ar vienu roku sāk šos akmeņus ceļt. Nu, pavērojot, kā viņš vienkārši paņem, paceļ un uzliek. Un tā tas notiek ar visiem akmeņiem. Nu, tagad ir ļoti izšķirošs brīdis. Pagaidām Agris atpaliek par puspunktu no Arta Plīvda. Viņš zina, ka Artim arī ļoti labi veicās šajā vingrinājumā. Tāpēc Agrim ir jāuzstāda gandrīz vai Latvijas rekords, lai uzvarētu. Un tas arī izšķirsies. Ja Agris saliks ātrāk par Arti, iespējams, tad viņš arī uzvarēs. Pirmais starts Latvijas čempionātā. Ko tu vari teikt par saviem šīs dienas konkurentiem sākumā? Par konkurentiem. Baigi labi sagatavojušies šitai sezonai viņi ir. Es domāju, ka fināls būs baigi interesants. Nu, Artis to arī ir ļoti labs akmeņu cēlājs. Kā tev liekas, kurš tad no jums šodien uzvarēs? Es dodu Artim priekšroku šodien. Nu, ko, mēs tieniem, ja tad skatītāji skatīsimies, kurš tad būs šī posma uzvarētājs. Nu, un lūk arī ir tas cilvēks, kurš var izšķirt šī posma kopvērtējumu. Nu, un šāda intriga sen nav bijusi mūsu Latvijas čempionātos, kad viss izšķirās pēdējā vingrinājumā, būtībā pēdējā akmens cēlienā. Vai Artis? Ai! Kāda kļūdu pielaiž Artis. Jā, nu tiešām šo varam saukt par kļūdu, ja redzam, ka Agris Kazeļņiks nepieļauj kļūdu, bet tas ir viņa stilā. Pirms pēdējā akmeņa vienkārši pamāt visiem ar roku un viss ir kārtībā. Un tagad, nu, vai pie 3. akmeņa šī pauzīte būs liktenīga, to mēs līdz redzēsim pie rezultāta, ka tiek uzcelts 5. 100 kg smagais akmens. Kļūda. Trešajā vingrinājumā es nezinu pat rezultātu, bet tiešām nezinu. Varbūt, ka tā arī patraucēja. Uztraukums vai kas? Uztraukums.
Arī šogad pirmoreiz akmeņi celti. Vēl vakarā tas nav ierasti. Viņi augsti ir. Nedēļas pirmās reizes normāli. Nu, un tagad ir jautājums, kā bija startēt Kandavā? Kandavā labi, bet Preļās vēl labāk. Nu, ko labi. Ei, kā tev liekas, tiešām tik intriģējošas sacensības sen nav bijušas Latvijā, vai ne? Nu, kad Agris startēja, jā, jo pēdējais, kad viņš startēja, tas bija fināls. Un prieks turēt līdzi. Nu ko, paldies Ārtim Plīvdam, Un Agris Kazeļnieks pirms pēdējā akmeņa parāda visiem, ka viss ir kārtībā un šajā disciplīnā uzrāda labāko rezultātu. Vienīgais, kurš uzcēla ātrāk par 30 sekundēm. Dainis Zaģers, 2. vietā Artis Plīvda, 3. Mareks Leits, Andris Lešovnieks un Ivars Kazeļnieks attiecīgi no 4. līdz 6. vietai. Jā, un dalībnieki, kas nepacēla 5 akmeņus, Oskars Brugemanis, Didzis Zariņš, Rolands Vesters un Mareks Jākapsovs. Un pār Kandavas posmu uzvarēta ar 1,5 punktu atstarpi kļūst Agris Kazeļnieks, 2. Artis Plīvda un burtiski Mareks Leits izrauj 3. vietu Dainim Zaģerim no rokām. Nu, jūs redzat, ka šiem atlētiem ir uz ko tiekties un ir pēc kā vēl cīnīties, bet tas viss jau nākamajos posmos. Bet šāds ir kopvērtējums pēc 2 Latvijas spēkvīru čempionāta posmiem. Artis Plīvda, Dainis Zaģeris, Mareks Leits, Andris Lešovnieks, Agris Kazeļnieks pagaidām 5. vietā. Un Māris Rozentāls šajā posmā nepiedalījās, bet viņš joprojām ir 7. vietā. Ar nākamajiem posmiem noteikti kāps tikai un vienīgi uz augšu. Un lūk, apbalvošanas ceremonija, protams, ļoti patīkama atmosfēra bija Kandavā. Pirmoreiz spēkavīri startēja vakarā. Prožektoru gaismās bija ļoti tiešām viens no skaistākajiem un intriģējušākajiem posmiem mūsu spēkavīru čempionāta vēsturē kopumā. Lielākais prieks, protams, par skatītājiem, kuri atbalstīja līdz pat pašām beigām arī pēc apbalvošanas spēkavīrus. Jā, nu paldies, ka jūs arī bijāt šovakar kopā ar mums. Tiekamies pēc nedēļas šeit pat Latvijas neatkarīgā televīzijā. Ar jums kopā šovakar bija es, Raimonds Bergmanis. Un Armāns Simpsons. Esiet stipri! Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LV.